Labdien, sveiciens visiem no Dienvidkurzemes novada, no Vaņotas lidlauka. Redzam, lidlauks šodien mums ir šeit, un labā ziņa tā, ka arī viss lidlauks tiks izmantots sacensībām. Šodien šeit nolaižās Latvijas autosprinta kausa 4. posms, un mums ir ļoti ātra trase sagatavota 1850 metru garumā, tātad te jau 2 kilometri, un viss tas norisināsies tikai pa lidlauku prom milzīgā ātrumā. Un tikpat milzīgā ātrumā atpakaļ, un lai ātrums nebūtu pa milzīgi, protams, ir pa starpu daudz dažādi līkloči, mākslīgi saveidoti, un pašā sākumā būs arī Džimhanas efekts, tātad astotnieks jāizbrauc tur, driftētāji būs pārlaimīgi, ja priekšpiedziņi, kas brauks, es domāju, griezīs zobus, bet, laiks teiks savu. Jāizdara visiem maksimāli ātri, maksimāli precīzi, un jāturpina dalīt punkti, jo katrā ziņā līdz sezonas beigām vairs tikai 2 posmi palikuši. Tiksimies pēc tam mēs 5. septembrī Talsos, arī Kurzemē, pēc tam atpakaļ uz Rīgu, lai viss noslēgt jau oktobrī, bet šodien, kā putēs Vaņotas lidlauks. Pagājuši gadu nebijāt šeit, tagad esam šeit, un šodien mēs laidīsim nepajokam, kā Kurzemē pienākās, kā Vaņodai pienākās. Šeit jau tomēr ir autosprinta tradīcijas mums izveidojušās, tā kā turpinam pie viņām turēties, turpinam taisīt vēsturi. Uz starta tātad esam gatavi, piesprādzējušies, cīvēs aizsprādzēts, cimdī rokās. Uz salonā nekas nemētājās, salēji pašiem droši. Finiši ir tur rotarī, pēdējā rotara riepa ir finiša karogs, tur arī būs laiks. Otrais golfs, tā teiktu, klasika diezgan. Ļoti iepatikās vispār golfu, kā sāka braukāt. Bija man tāda opcija paņemt gandrīz jau sagatavot golfu, jau puika brauc autosprintā. Un tā es pieliku savu no seviņu klāt kaut ko, un tagad braukāju gan minirālijā, gan autosprintā. Trase ir diezgan sarežģīta. Segums ir asfalts, bet netīrs asfalts. Un tieši uz bremzēšanos sanāk, kad sabloķējās rati, un pirms rotariem grūti nobremzēt. Un, trase prasa diezgan daudz domāšanu, atcerēties visu. Es esmu braucis visus posmus, izmantojot baronus. Biju gan biķerniekos, gan teperu trasē, tā ļoti patika. Un vispār ļoti iesaku autosprintā braukt. Principā es autosprintā braucu kā treniņu priekš minirālija. Atļauj man sagatavoties vairāk minirāliem. Otrajā braucienā sanāca tā, ka bišķi riepas paķēra. Pirmais brauciens pagaidām ir labākais un trasi ļoti labi, ļoti ātri, man ļoti patīk. Toyota Yaris 4. gada, Bauskā mūsu Reislandā, rallija-krosā sanāca bišķi ķibele. Bišķi saskāros, mēs pārmainījām kaputu,
buferi un arī šo spārnu. Tas 8-nieks pirmajā līkumā. Viņš ir ar priekšpēciņu, tur ir ļoti grūti saprast, kā un ļoti ātri izbraukt, tāpēc man baigi labi viņš nesanāk, bet mēģinu uzlabot. Es domāju, tur ir jāņem bišķi plašāk trajektorija un jādod gāzi tur izejā. Nu jā, es braucu apmēram gadu un man ļoti patīk braukt. Es domāju, sprint ir laba vieta, kur tu vari iemācīties braukt vai uzkāpt augšā. Gribētos uz Eiropas čempionātu kaut kad aizbraukt, bet nu, tas jau ir apmēram paša augsta. Man ir E36, 3-nieks benzīns, nu viss driftam sataisīts tā. Hidra, koilas, nu viss, ko vajag driftā, nu. Tā kā jā, nu, izdomāju šodien izbraukt tā, nu for fun, zin kā. Tā, izbaudu dienu, nu vienkārši prieks izskat, zin kā, smukāk. Nu, no Vācijas, tad jā, vāciešu numuru. Tāda vienkārši spontāna ideja bija vakar atbraukt. Un, nu jā, jo tas 8-nieks tur arī ir, jā. Tāpēc, jā, atbraucām, paprauvējām. Nu, ir jau braukts, bet ne jau šo mašīnu. Man patīk 8-nieks, un kad ir liels ātrums, un kad vajag nu, diezgan ātri bremzēt. Ir kur dzēsties, un jā, tas ātrums tur ir. Nu, ja nebūtu nogāzes riepas, tad jau būtu labi. Tad būtu labi. Kaut kāds otrais vai RVD Open es būtu bijis, jā, otrais. Ja nebūtu riepa nogāzes, jā. 1.8 turbo, ir bišķi lielāka turbīnīte, sprausas ražanāks, sulknis ražanāks, tad piebraukt motoriņu. Es braucu pagājušajā gadu visu sezonu minirālajā, šogad pirms ērgļiem gribu bišķiņ piebraukt mašīnu. Bišķiņ grūti redzēt, kur ir jābrauc, dēļ garās zāles, bet ir labi. Ir labi, patīk. Audi Quattro klasē esmu pagaidām otrais. Peugeot 206 GTI, trase ir baigā ātra. Man ir Ford Sierra ar 2-litrīgu Zītek motoru. Man patīk klasiskie auto. Es ar šito ikdienā braukāju. Baigās kļūdas jau nav. Bet jāspiež. Pirmā reize jebkādās sacīkstās. Nu, es visu laiku braucu skatīties. Izdomāju pirmo reizi piedalīties. Man ir BMW 646, 2.5 motors. Nav ko sēž mājās, atbrauc pabraukāt. Nu, bišķiņ slīd, bet var nokontrolēt, viss būs labi. Pēc pirmā brauciena paliku 12. RVD klasē. Ir bišķi kur jāpielabo, bet centīšos pārējiem braucieniem ļoti labi nobraukt. Tas ir Audi 90 Quattro ar pārbūvi legālu turbo motoru. 2.5 bloks no busa T4, ja nemaldos. Diezgan liela turbīna un jā, labi noorganizēts. Jā, nezinu, man ļoti patīk. Jau ne pa jokiem jau 4. gadu braucu. Izaicinājums ir iegaumēt trasi. Ļoti trenē atmiņš šis viss. Viss nav pārskatāms. Un ļoti līdz ar to ir arī grūti izvērtēt, kādu trajektoriju ievērot. Jā, galvenais ir iegaumēt, kur ir ātrumslāpētāji, riepas un atpakaļ nākošie līkumi. Iepriekšējās sacensībās bija smaga avārija. Ieliku ar šo stūri betonā, apgriezos mašīnu un ieliku vēl pakaļējo ratu betonā. Līdz ar to ķēga bija salocīta, augšējais plauks bija salocīts, priekša bija salocīta. Un vēl nedēļa atpakaļ visa mašīna stāvēja bez ratiem, bez priekšas, ar līkām ķegām. Un pa nedēļu katru dienu es strādāju, nezinu, cik vien laiks bija līdz vēlai tumsai pie mašīnas, lai šodien būtu trasē. Vēl vakarā pēdējās darbības tika darīts un viss. Šodien jau esmu trasē. Trase ir diezgan interesanta, jo tā liekas asfalts, bet ir daudz vietas, kur ir gan zāle, gan smiltis. Līdz ar to ir jāpiedomā. Pa zāli vairāk slīd, pa smiltīm ar vairāk slīd. Trase tāda, man kā jaunam varbūt cilvēkam nav tik grūti, bet es ticu, ka citiem tās trajektorijas mānīgas, tur tās riepas varbūt tik labi neredz, bet tas tā. Bet trase kopumā forša, diena forša. Šogad sanākas, jā, pirmā tāda pilnā sezona autosprintā pagaidām iet interesanti. Iepriekš esmu ziemas pāris kausus uzbraucis, bet tā tīri arī folkreisos vienu sezonu nobrauc, bet tāda kārtīga pieredze nav, es teiktu. Pieredze tik aug. Autosprintā jābrauc, ja tu gribi to darīt legāli. Ja tu gribi pierādīt, sacensties ar tādiem pašiem benzīna galvām kā tu, tad tu esi šeit.